Ja kādreiz, lai nosūtītu ziņu, tā bija jāraksta ar roku uz papīra, tad jāuztic, piemēram, pasta valodim vai bezmazai pašam jājāj uz zirga, lai nogādātu to adresātam, tad šodien varam nosūtīt ziņu, kas nonāk otrā pasaules malā vien sekundes laikā. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un jūs skatāties mini-raidījumu par inovācijām Tehnoloģiju spēks. Šajā sērijā izsakosim, kā attīstījušies sakartīkli no paša pirmā telegrāfa līdz mūsdienu 5G tīklam. Vai vari uzminēt, kur bija viena no pirmajām telegrāfa līnijām pasaulē? Jā, Rīgā, protams. Tā 1852. gadā nodrošināja ļoti svarīgu saziņu starp Rīgu un Bolderāju. Pēc tam jau Latvijā telegrāfa vadi sasniedza 5000 km, un tas bija viens no labākajiem, tā teikt, tīkla pārklājumiem pasaulē tolaik. Interneta un mājas datoru uzvaras gājiens Latvijā lēnām, bet pakāpeniski sākās 90. gados. Pa priekšu, lai pieslēgtos internetam, bija nepieciešams iezvana modems. Tas nozīmē, ka kamēr lietoja internetu, telefona līnija bija aizņemta. Pirmie interneta pieslēgumi Latvijā kļuva pieejami vēl dažus gadus vēlāk. Ātrums bija ļoti lēns, bet izmaksas nežonīgs. Internetā sērfoja galvenokārt tie, kam dators un internets bija darba vietās. Šodien savukārt mēs dzīvojam pasaulē, kurā internets vienkārši ir, un mēs ikdienā pat nedomājam, kur un kā mēs pie tā tiekam. Telefonu pasaulē viss sākās ar 1G tīklu. Tas nodrošināja iespēju piezvanīt no tiem lielajiem ķieģeļiem. 2G tīkls jau nāca ar neticamu pavērsienu. Ziniet, tas ļāva nosūtīt SMS, fotogrāfijas un lejupielādēt polifoniskās melodijas. Tiesa, ja tavs telefons nebija pietiekami jauns ar pietiekamu atmiņu vai tev bija beigušies, piemēram, interneta dati, tad foto un melodijas tev nebija pieejamas lietas. Ar 3G tīkla ieviešana 2001. gadā mobilais internets kļuva jau daudz ātrāks un ļāva ne tikai sūtīt īsiņas un zvanīt, bet arī, piemēram, palūkot internetu, sūtīt e-pastu, skatīties video. Vienvārdu sakot, salīdzinājumā ar pirmsākumiem internets burtiski lido. 4G atnesa jaunu brīvību. 4G volte deva iespēju multitaskot, jeb darīt dažādas vairākas lietas paralēli. Atcerieties to kaitinošo situāciju, kad automašīnā brauciet ar Waze un jums kāds zvana. Jūs nevarat atbildēt ar brīvroku sistēmu, jo tas pārtrauc Waze darbību. 4G atrisināja šo ķibeli. Ja telegramma, ko pieminēju sākumā, bija jāgaida dažas stundas vai pat dienas, tad 5G šodien mums dod iespēju darīt ātrāk, vairāk un vienlaikus. Interneta ātrums ir neticams. Vēl pirms 20 gadiem 3G pasaulē vajadzēja vairākas minūtes, lai lejupielādētu nepārāk garu video. Taču šodien tu knapi paspēji nošķaudīties un video jau ne tikai atverās, bet jau ir beidzies. 5G tīklā video zvani ir bez aizturas, reakcijas zibenīgas un tas, protams, ka dod iespēju attīstīties gan viedierīcēm, gan arī mākslīgajiem intelektam. Tāpat tās arī veselām viedpilsētām, robotiem un neskaitāmām ierīcēm, kas atvieglo mūsu ikdienu. Savulaik, 2006. gadā, kad Bita sāka savu darbību, mums tīklā ir 27 bāzstacijas, kas ir par vienu vairāk nekā šobrīd tikai Jūrmalā. Dotajā brīdī esam izauguši līdz 1130, kas ir tiešā veidā saistīts ar lietojumu pieaugumu. Katra no šīm bāzstācijām plus mīnus nodrošina 10–12 km radiusā foršu tīklu. Piemēram, noslogotākā bāzstacija mums ir Pļauniekos, kur apkārt ir daudz dzīvokļu ēkas, un katru vakaru katrā no dzīvokļiem ir iespējams pieslēgt mobīlo internetu, lietojot mobīlo internetu televizorā, datorā, planšetē, spēļu konsolē, to visu darīt vienlaikus, visu laiku. Un vakaros šī noslodze pieaug ļoti ievērojami. Tas ir vēl viens attīstības moments, kas liek palielināt kapacitātes un tādējādi arī attīstās tehnoloģijas. Izmantojot jaunākas tehnoloģijas, interneta ātrums pieaug, kvalitāte saturam, ko lietojam, pieaug, un tas būs nebeidzamais stāsts, un tāpēc tīkls nekad nebūs gatavs. Varētu padomāt, ka nākotnē jau esam sasnieguši, un kur tad vēl vairāk. Bet atgādināšu, ka tā mēs domājam arī toreiz, kad kabatās ieslīdēja pirmie podziņu telefoni, un mēs saņēmām pirmos e-pastus. Būtu visai naivi domāt, ka attīstība kaut kad tagad beigsies. Šīs bija raidījums Tehnoloģiju spēks. Tiekamies jau pēc nedēļas.